Sadarbībā ar Delfi TV un Avīzi Diena. Dīgdieņu ziņu podkāsts. Drosmīgi notikumi, ietekmīgi personāži uz Latvijas un pasaules skatuves. Uzvaras sportā, kurām sekot līdzi. Šis ir Dīgdieņu ziņu podkāsts kanālā Ogre TV24 LV. Čau visiem, te ir Dīgdieņu ziņu podkāsts, jaunākās ziņas un notikumi Latvijā un pasaulē. Šeit ar mani Robertu Silavu, kā vienmēr kopā ir. Es vēl neatklāšu kas, jo es gribēju pastāstīt, ka mēs esam jūnijā. Oficiāli ir 5. jūnijas, tas nozīmē, ka ir pienākusi vasariņa. Ir pienākušas sandaļu laiks. Sandals ir vasarā, protams, svarīgs. Tēkrakli vīriešiem. Tēkraklis sievietēm arī, bet sievietēm ir citādi tēkrakli, viņiem ir cits piegriezums parasti. Tāpēc viņi ir sieviešu tēkrakli, sieviešu nodaļā. Ja es uzvalku sieviešu tēkrakli, tad... jā, Kristaps kaut ko izteikti par to, bet mēs vēl neesam iepazinušies ar Kristapu. Varbūt tāpēc ir laiks Kristaps Bičkausks ar aplausu. Es neielādēju aplausus. Slavenais TikTokers šodien pie mums studijā no sava TikTok konta. Un, protams, arī Rihards Sniegs no Instagram konta @Rihards Sniegs. Tātad šodien mēs esam šeit sapulcējušies, lai parunātu par to, kā ir sācies tā teikt vasariņš. Un es gribētu jūs viedokli par šo. Pagaidi, tu mani iepazīsti? Es jūs jau iepazīstinājāt, bet man liekas, ka viena lieta, ko klausītāji un skatītāji nezin, ir par šo. Kas te piemēram notiek vispār? Ja? Kāpēc visi šie 3 cilvēki sapulcējušies kopā? Kādas viņiem ir vispār saistība vienam ar otru? Un tas ir tāpēc, ka mēs esam dīgdieņi. Dīgdieņi. Šis ir Dīgdieņu podkāsts. Es vēl neierakstīju audio, bet šī būs tā mūziķiņa, kas būs mums oficiālā. Okay. Ja? Tu esi riktīgi šim pieķēries. Dīgdieņi. Bet varbūt, es nezinu vēl, vai tā kā Dīgdieņi. Vai arī... Nē, šo. Pamēģini tās. Dīgdieņu podkāsts. Bet pamēģini tās otrādi. Dīgdieņi. Viņš bailīgāk. Šis bija tāds bailīgais, es nezinu vai. Jo kas tur ir pagalmā notiek? Tieši urpšanas darbs sākās kaut kā. Varbūt kāds brauc ārā no pagalma. Mans jautājums, jā, es nezinu, kādai auditorijai šis podcasts ir vispār, kādai vecuma grupai, jo ja līdz 12 gadiem, tad šis viņam saslapinās visu sapinīt. Dīgdieņi! Dīgdieņi. Nu, nezinu, man šodien bija ļoti patīk šis jau tas dramatiskais. Mums ir vēl varianti. Tagad Riharda. Nu, Rihardam ir 13 gadi tīri tā. Vispār ir kaut kādi testi, ko mēs varam aizpildīt, varbūt internetā, kur ir mentālais vecums. Ahoj, tu smejies. Es tev vienkārši jociņš tas bija. Man patīk jociņi. Tas ej tu, Rihardam, tāpēc neko nevar slikti par viņu pateikt. Viņš tev sāks bakstīt. Es jau neko neteicu, bet es vienkārši smējos. Jā, tu nedrīkst smēties. Ja kāds ir joks par mani, nesmējies. Pirmkārt, Robert, kas tur notiek, jā? Mēs pusstundu skatījāmies, kā tu raksti kaut ko tajos mikrofonos, un sāku saprast, kāpēc tu esi riktīgi sagatavojies šim podkastam. Tajā pašā laikā tu esi viņu pilnībā haidžakojis. Tu purkšķis smirdīgais, viņš... tā teikt, viņš izdomāja, ka viņš sēdēs viens pats vienā sēnā, un mana Kristapā jāsēž blakus, kas ir, labi. Un kāpēc viņš teica, kāds bija viņa iemesls, kāpēc viņš sēdēs viens pats, ir tas, ka viņš ir vadītājs. Un viss, kā sākās šis podcasts, tieši, man liekas, mēs spļāpāsim,
Bet tu tiešām esi vadītājs palicis. Un tas man sāka attiekt atpakaļ. Tad nesen vēl teicu, man sāk rasties jau kaut kāds koncepts, kā mēs varētu iet šajā podkāstā. Un es vienkārši tagad esmu kaut kādā podkāstā, kas ir mūsu viss podkāsts, bet tu esi pilnīgs vadītājs podkāstā. Mēs nesaprotam, kas te notiek. Tu esi tagad viņa konceptā iekšā. Pilnībā. Es esmu tā kā arī, jo es domāju, ka klausītājiem viņiem tāds, viņi visi vienojušies par to, kas notiek. Es esmu tāpat kā jūs, klausītāji. Pārsteigts par šīm skaņām, par šo intro ogri, kas te notiek. Es esmu Robert. Mums ir akcijās vienāds tiesības par šo podkāstu. Kas te notiek? Kāpēc es jūtos tā, esmu kā atstāts tumsā, neziņā par to, kas te notiek? Es gribēju pateikt paldies mūsu sponsoriem apoteka.lv 70% veselīgākā, viegls spērums, spēcīgs kā spēf. Avena Eutermāli. Kāda apoteka mums... Man nekāda nauda nevienā. Visi paskatās ekrāns andelmandel.lv mājaslapai. Šobrīd piesakies, reģistrējies. Andel ļoti labi uzņēmums, ļoti labs uzņēmums. Helium10.com the platform behind growing e-commerce brands. Piesakies, scales your industry with Helium10. Šis ir tā angliskais. Perfectly designed. Dievs, cik daudz ir reklāmu šajā YouTube. Oh my God. Es atceros to mirkli, kad pirmo reizi parādījās tā 3-4 sekundžu reklāma. YouTube bija tāds, what is happening? Kas notiek? Un tagad ir vienkārši minūte pēc minūtes, un tas sēdi vienkārši skaties. Un kādreiz bija tie ziedu laiki, ka nebija vispār neviena reklāma. Vienkārši spiedi un baudīja. Tas bija tas posms, kad viņi tevi noķēra, un tagad tu esi krātiņā. Tagad viņi var tevi izmantot kā vienu. Viņi vēlas pēc saviem ieskatiem. Es ļoti bieži skatos kaut kādu video, un tur ir tāds kāpinājums tam video, un tūlīt tās būs kaut kāds atrisinājums YouTube. Un tad ir tā reklāma, vienkārši iecērtās pa vidu tieši tad, kad es emocionālais release. Un tad es parasti sēžu, un tad es tā rādu fakultāti tā reklāmai. Un tad es aizveru acis un ausis, un tad es tā saku, nekad neskatīšos vairs reklāmas. Nekad, neviena reklāma. Tu biji īstams, tu sēdi tādas. Es nekad neskatīšos reklāmas. Un tā, ka ir tā, ka viņam acis cieti pagājuši tās 5 sekundes, un viņš nespēj to skip jau, kas sen rādās. Viņš tā kā 3 minūtes klausa, neskatās to reklāmu. Es neskatīšos. Tev ir bijuši jāapskatās, lai uzspiestos skipādu. Nē, man liekas, ka mums principā tā kā mēs pelnam naudu taisot reklāmas, mums būtu jāskatās reklāmas, katru reklāmu. Nedrīkst nospiest skip reklāmai, ja tu strādā ar reklāmu saistītā industrijā. Man liekas, tam būtu jābūt likumam vispār valstī. Jo citādi tas ir kā, tas tāpat kā būtu jābūt likumam, ja tu tirgo narkotikas, tev ir jālieto šīs narkotikas. Jā, būtu jābūt tādam likumam. Ne, bet, Robert, tavs reklāmas nav iespēja, ka cilvēki var skipot. Tur nav nekāds spēja, ka tur nevar neskipot. Viņi var skipot. Richard, cilvēki, kuri nestrādā vai tavas reklāmas industrijā. izskatītos citādāk, ja tu zinātu, ka cilvēki viņus nevar noskipot. Robertam būtu tāds, es pārstāšu censties. Vienkārši ņem pēc šo produktu, persil, pēc. Pēc. Viss kvalitāte aiziet. Kristap izņem pirksts no ausīm. Kristap, pēc. Es teiktu savu reklāmu. Bet klausies, man liekas, visiem. Tāpat kā, ja tu strādā fosīlo degvielu industrijā, tev būtu jāosta benzīns. Pēc likuma tas būtu noteikts. Tev būtu jāelpo kaut kādi tie garājiņi, briesmīgie. No fosīlajām degvielām, ja tu strādā tajā industrijā. Ja tu strādā reklāmas industrijā, tev būtu, obligāti tu nedrīkst izlaist nevienu reklāmu, ko tev kādreiz parāda priekšā. Paldies, tev tikai pieslēgts reklāmu kanāls, un tu vari tikai reklāmas skatīties. Tā ir tā izklaide. Cik drosmīgi. Lai gan mūsu reklāmas ir, vai ne, mūsu var pastīties. Bet, piemēram, tas, ko mēs pirms tam noskatījāmies, vai ne? Tie bija mūsu sponsori. Paldies viņiem. Jā, kur ir nauda? Atgriežamies pie jautājuma. Es neesmu redzējis nekāpēju. Kas šeit notiek šajā podkāstā? Es atceros. Nepareizā poga. Dīgdieņa podkāsts ar Robertu Silovu. Man liekas, šis ir labākais variants. Kāpēc tur bija tikai tavs vārds? Kur bija Rihards Sniegs, Kristaps Bičkausks? Dīgdieņa podkāsts ar Robertu Silovu. Jā, es nezinu, vai labi ideja, ka Roberts ir pie polts.
Tā noteikti ir lieta, ar ko es gribētu parunāt par nākamajām epizodēm. Bet labi, kā ir, tā ir. Šito es izdzīvošu. Es gribēju jums jautāt par to, kā tad, zini, mums ir divi segmenti, man liekas, ar kuriem var sākt. Aiziet, vai cik. Un es ļaušu jums izvēlēties, kuru segmentu sākt. Jep. Mums ir 3 patiesībā segmenti. Mums ir nedēļas notikums Latvijā. Mums ir Dīgdiena, kas un kāpēc. Dīgdiena, kas un kāpēc. Par to, kas ir šis vispār projekts, kā tur ir Instagram. Es domāju, šito vienkārši sākam. Un tad 3. variants, ar ko sākt, ir nedēļas besis. Jā, nu, es nezinu. Es esmu par otro, jo liekas muļķīgi, ja mēs nesākam ar otro. Labi, tad sāksim ar otro segmentu. Tātad šajā segmentā mēs uzzināsim, kas ir dīgdieņi, kāpēc viņi ir, ko tas nozīmē Latvijas nākotnē. Vārds jums, dārgie draugi! Tātad tīrs mans pieejams. Starp citu, kur mēs liekam šīs epizodes? Mēs liekam skicēs vai kur? Nē, ir jauns kanāls, kurā ir short YouTube. Šorti, jo ir vasaras laiks, atceramies, ka ir jūnijas un sāksies vasariņa, tāpēc YouTube šortos visi dīgdieņu īsmetrāžas videoklipi pieejami. Jā, un arī podkāsts garais. Un garais podkāsts pie videoklipiem. Sadaļā videoklipi, sadaļā šorti ir īsie videoklipi. Sadaļā live nav nekā. Tā paveicies, ka tu esi tuvāk tam. Sadaļā community nav nekā arī. Ir tik daudz sadaļu. Reklāmas vai kāda rādio vadītāja. Man gribās tev nožņaukt. Šis segments ir tā kā rādio, tāpēc man šī fona mūzika. Jā, tā tad Kristaps ir. Man kaut kas jauns rakstīts podkāstu kopā ar Kristapu. Jo mēs tie, kas nezina, mēs ar Opčiku rakstījām podkāstu balstīts patiesiem notikumiem. Un mums bija tāds lēmums, šitam jāpaņem pauze, paskatīsimies, kā ir ar vēl vienu cilvēku. Un tas vēl viens cilvēks, vismaz pagaidām, ir tikai Kristaps. Noteikti būs vēl kaut kādas variācijas. Un es vispār nemāku šito darīt. Es vienkārši klusēšu pa lielam. Esmu vienkārši kaut kāda mēbele pa lielam starp jums. Pa lielam šis ir skices tikai ar Kristapu mēbeli. Tā varētu pateikt, ne? Nē! Šie ir dīgdieņi! Uzliec! Aiziet! Es uzliku 2 mūzikas vienlaikus. Kur ir tā tur? Dīgdieņi! Viss skan kopā, dārgie! Dīgdieņi! Nu tā. Jā, un tas ir kaut kas jauns. Daudz vairāk haosa, daudz vairāk enerģijas. un tad jau skatīsies. Daudz vairāk liepājas humoru. Jā, daudz vairāk liepājas humoru, lauku humoru. Lauku mums humoru. Būs... Liepāja nav lauki. Liepāja 3. lielākā pilsēta Latvijā. Province. Nestraucies, Rīgā arī lauki. Nu, ir. Tas nav tā domāts. Jā, neuzsver to personu. Es tā vienmēr esmu sakies no laukiem, lai es varētu darīt, ko iet pār sarkanē. Un lai tā arī mums būs ļoti daudz eksperimentu, jo mums vēl jāatrod šis formāts, ko un kā mēs šeit darām. Līdz ar to būs visādi segmenti, pieļauju. Kaut ko Robčiks ir izdomājis, kaut ko mēs eksperimentēsim. Ja jums kaut kāds no segmentiem patīk, un es gribētu arī, lai mēs viņu paturam uz nākošajām epizodēm, tad tā arī pasakiet. Bet jā, pieļauju, ka sākums būs tāds ļoti eksperimentāls. Tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Vienkārši tīri podkāstu ziņā, jā. Tīri podkāstu ziņā. Es gribēju pateikt, pirms Kristaps pastāstīs par to, kas vispār ir dīgdieņu projekts. Tā kā primāri, jo podkāsts ir tā kā nav primārā lieta šim, bet drīzāk sekundārā lieta, ko mēs darām. Es gribēju pateikt lielu paldies podkāstam Vai viegli būt un Rojam Rodžeram Kristiānai Grāmatiņai par šo setu, kurš bez jebkādām modifikācijām ir Vai viegli būt sets, kurā mēs sēžam šobrīd. Paldies! Oh, yeah! Es ceru, ka Rojs savos podkāstos arī pasaka paldies Dīgdieņiem, ka viņa sets var stāvēt šeit. Šodien Rojs, man liekas, ielido Latvijā oficiāli. Atbrauks personīgi, pateiks paldies. Paspiedīs roku. Kristap, kas tad ir dīgdieņi
Dīgdieņi Ārpus šī podkāsta. Tu tiešām šitam lietas izklausīties kaut kāda Devarionas vai kas tas ir? Kas ir šī mūzika fonā? Mēs varētu ar tādu Varionas dabūt vēl. Mēs varētu dabūt viņu tā kā 4. biedru. Tad mēs varētu visus tos īsos joks vēl taisīt. Mums vēl vajadzētu vienu apaļu iegļot cilvēku. Varbūt Kristaps var uzbaroties. Lēnām tojos, lēnām. Bet kas ir dīgdieņi? Dīgdieņi ir 3 kungi vai jaunieši, kas kuram, ne? Bija pateicis, ka līdz 3-5 jaunieci vēl projām. Es dzirdēju, kaut kas tāds ir, vai ne? Tu oficiāli vairs neesi vai vēl to pēdējais gads? Pēdējais jauniešu gads man ir. Man liekas, ka līdz 3-5 neskaitot, ne? Ko tas nozīmē? Līdz 3-4 un tad 3-5 ir viss, tā kā tu vairs neesi jaunietis. Nē, es uzskatu, ka ir 3-5 vēl es pēdējā jauniešu gadā, un ar šito pēdējo gadu mēs izšausim dīgdieņiem, jo 3 jaunieši sēdēs šeit un runās un veidos. Kas ir dīgdieņi? Viņi veidos saturu, mēs esam draugi, kolēģi, vienādi, kā saka, domājoši. Labi, tu vienkārši velc laiku. Jā, tā nav ko pateikt, tu vienkārši mēģini. Mums ir jāizpilda stundu šim podkastam. Tāpēc, ka tu viņam jautā, kā tāds radio DJs, tu tā kā gribi vienkārši fluffy atbildi. Tā mūzika iedod, ka te nav nekas pa īstam. Es jūtos kā joks. Es neesmu joks. Mēs esam dīgdieņi, mēs publicējam vienu jaunu video Instagramā, TikTokā, Snapchatā, YouTubā. Katru mīļu dienu, nākamos mūžīgi gadus, nākamos 100 miljonus gadus no vietas, mēs publicēsim katru dienu jaunu realitātes šovu sēriju. Tāpēc, ko dirž? Tas to tu saki kamerām. Esi paties, Robert. Labi, ja mums beigsies nauda. Tieši tā. Pēc 3-4 mēnešiem viss būs, nekā nebūs. Tā. Fucking nulle būs. Mēs būsim ne tikai izputējuši, bet arī vienkārši šis projekts apstāsies pilnībā. Fucking šis podcasts droši vien mēs vienkārši sadirsīsimies, tāpēc nenotiks vairs. Es domāju, ka tas viss ir laika jautājums, līdz šis viss izjūgs pa vīlēm. Jā. Tā beidzot bija patiesība, Robert. Tas ir cīņa. Tāpēc piesako Instagramā. Kāpēc tā mūzika atgriežas? Bet jā, tā ir patiesība. Tad 3-4 mēneši būs deadlines, līdz beidzās nauda, tad dīgdieņi beigsies. Tāpēc fucking piesakojiet dīgdieņiem TikTokā, Instagramā un skatieties katru dienu un iekomentējiet emoju. Emoju, jā, es lūdzu jums vienu emoju katru dienu. Varbūt cits emojus. Nav tam pašam obligāti jābūt. Varbūt gan fire emojus, gan tas plaukstiņš, kas plaudē. Jā. Īkšķīts uz augšu. Viss šie ir pieņemami. Īstenībā tas viss ir bullshit. Neviens komentārs, nekas vajag to reshare button. Tas vienīgais, kas var palīdzēt mums. Kristaps, gribētu arī vēlreiz no tevis saņemt, jo es esmu vairākas reizes jau saņēmis dīgdieņu atbildi, un es zinu, kā es atbildu šo jautājumu. Man vienkārši ziņa, kā jūs runājat par mūsu kopējo projektu ārpus šīm sienām. Neviens man nav jautājis. Bet tā tad Roberts atbildēja, tā kā viņam sanāca. Tu mēģināji vienreiz mums apliek klausīties tajos diršanā. Mēģini vēlreiz. Tā nebija diršana. Es pat neatceros nevienu vārdu, ko tu teici. Vienā domājoši cilvēki, kas ir satikušies un grib veidot kvalitatīvu saturu internetu vidē. Okay. Tas tāds festivāla lampa apraksts. Tas ir tiešām tāds, jā. Tas ir apraksts festivālā lampa, tad īstais, tas, kas notiek video, ir Roberts atvēm majonēzi. Jā, tas. Tas ir, kad reperi uzstājas skolās ar iedvesmojošām runām. Un viņi repo tikai tā kā pa koku un kā viņi lieto narens. Iedvesmojoši. Jā, kad viņi 9 klasniekiem iedvesmojoši. Iedvesmo 9. Iedvesmojoši. Es atbildu vēl pavisam citādāk par dīgdieņiem. No. Vai es atbildu tā tehniskāk, ja man, piemēram, kaut kad nesen pajautāja, man tāds, dīgdieņi vispār ir projekts jauns, jā, mums tāds viņš ir, un galvenais ir tas, kāpēc viņš vispār ir, mēs visu laiku taisam reklāmas, mēs gribējām pamēģināt kaut ko jaunu, kaut ko tādu nepiedzīvot, un visu laiku tu nogurst, taisīt vienkārši tos scenārijus, un tu nezaudē to prieku tajā visā, jo tur tu nevari eksperimentēt.
Un tad mēs gribējām kaut ko padarīt, kur tu līdz galam vēl nezini, kas notiks, un tad tev ir vienkārši jautrāk. Un tas ir mūsu mēģinājums dīgdieņos. Mēģinājums izklaidēties un atgūt prieku tajā, ko tu dari. Jo ikdienā tas prieks ir izsīcis, un tu esi tāds depresīvs. Tā ir patiesība. Varētu pieminēt to, ka tas arī tas saturs ir tāds īstāks, varbūt, ja viņš nav tik sarakstīts, pārdomāts, tur ir tā kā lietas notiek, ja? Nē, mēs redzam Kristapa personību dīgdieņos daudz vairāk nekā Kristapa biču Really? lapā. Tiešām varētu tā teikt. Varbūt tās laikā, jā. Tā ir klusa, neinteresanta, garlaicīga, depresīva. Es nezinu, man liekas, ka mēs redzam arī Kristapa videoklipos viņa personību. Vairāk varbūt nekā man un tavu personību var redzēt mūsu videoklipos. Tā varētu būt, jā. Tas Tas dzērājs. Tas dzērājs ir, tur sitās cauri Kristapa personību, tā ir, jā. Man likās interesanti, ka visa Riharda atbild bija visa par tevi. Tikai par, tā kā, viņa bija absolūti fokusēta uz sevi, uz iekšpusi. Viņa neko nepasaka par to, kas ir dīgdieņi tam cilvēkam, kas ir skatītājiem dīgdieņi. Nē, tas ir tas, kas mums ir dīgdieņi. Jā. Nu, man likās, ka jums arī bija šķiņi. Kā ir, vai ne? Mēs esam mākslinieks, māksliniekam jārada sev, un pēc tam tas cits cilvēks pieķersies, vai jābūt otrādi? Improvizācijā mums bija tāds, kad mēs mācam viņiem. Mēs mācam skatītājiem. Ko mēs mācam? Mēs mācam, kā jābūt. Kā jābūt. Jā. Es domāju, tāda, kā es radu mākslu priekš sevis, Jā. Un tad, kad es esmu pilnīgi patiesa pret sevi un es izlieku šo mākslas darbu, pieķersies tas cilvēks, vai drīzāk man ir jārada māksla priekš kaut kā, un tad pieķersies tas kaut kas. Saprotat, kādam jābūt tai pareizai motivācijai, piemēram, arī dīgdieņiem. Vai mēs šeit domājam par to, ka mēs vienkārši izklaidējamies un labi pavadam laiku, un tāpēc cilvēks skatīsies, vai mums ir jādomā, mums jārada kaut kas, kas varētu piesaistīt cilvēku acis. Kāda ir tā formula, kā jums liekas? Ja mēs ejam uz priekšu, un tas tāds filozofs. Jā, labs jautājums. Robert. Man šķiet, ka mākslu no komercijas atšķir tas, ka viņa tiek radīta ar nodomu izpatikt vienam cilvēkam, kas ir šis mākslas radītājs. Un tad ir tīri veiksme ir atrast savu īsto auditoriju. Jo biznesa komercijā tu radi produktu, un tu domā uzreiz, ko vajag šim pircējam, ko vajag šim klientam, kādas viņa vēlmes, gribas, kādas viņa vajadzības, un tad tu piepildi tās vajadzības, tu piepildi tās vēlmes. Tā ir komercija, tas ir bizness. Mākslā tu radi kaut ko, kuram tev nav ne jausmas, vai tas rezonēs ar kādu, vai tas piepildīs kādu cilvēku vēlmes un gribas. Un kaut kādā ziņā, ja tu zini, ka tas piepilda vajadzību, tad tas ir tās, man liekas, tā ir tā komercijas teritorija un biznesa teritorija. Bet nav jau tādas tīras lietas, protams, ir, bet pārsvarā ir nokrāsas. Biznesa satiekas ar mākslu. Tā kā autismā ir spektrs, jā? Jā, līdzīgi kā tavā dzīvē ir spektrs, tāpat arī šajā visā. Man šeit, kad man labs jautājums, Kristap, vispār. Ļoti labs jautājums. Un es teiktu, ka mūsu gadījumā, es neatbildēšu, kas ir varbūt pareizi, nepareizi, bet mūsu gadījumā man šeit atslēga bija daļai tajā, kas tika pārunāts 5 minūtes pirms, kad ir 4 mēneši līdz visiem beigsies nauda. Jo mums ir tā teikt darbinieks, kas mums palīdz visu šito realizēt. Un ir īres, un vispār, kur tev ir mašīna līzingā, jā. Jums ir draudzenes. Tev vēl projām jāmaksā par to mašīnu, viņai nobruka jau tik daudz lietas. Tu vienkārši katru mēnesi vēl projām maksā parādu par to, jā? Līdz ar to neizbēgami, kad tu tāds sāc šo radošo projektu, un tev fonā visu laiku ir šī krīze par to, ka... Tev fonā... Mēs būsim bomžas arī. Jā, par šī krīze priecīgākas. Šis ir tas kaut kāds džeks, kurš kredīt piedzinēs. Viņš tā priecīgs soļos, iknīpīšs. Viņš kāp augšā pa trepēm uz 5. stāvu. Viņam tāds Kristop! Hei! Jā. Un tad viņš atnāk un viņš saka, ka tev beigsies nauda. Līdz ar to mūsu gadījumā vienkārši tāds, tev ir tas spiediens.
ka cilvēkiem patīk un interesē. Jo tikai tad tu varēsi to turpināt, kas ir lielākā problēma lielākajai daļai mākslinieku, kas kaut ko rada vienmēr. Tikai retais var priecāties un izbaudīt to sajūtiņu. Jā, tāpēc lūdzu aiziet uz tiem dīgdeņiem, piesakojiet, atstājiet kādu labu komentāru, pastāstiet mammai, savām meitām, brāļiem, visu kaut kam lūdzu. Jā, es esmu DMos kaut kādam cilvēkam, ko jūs ienīstat un uzrakstāt vienkārši, tu. Uzrakstāt tu. Tu! Šis ir tu. Vienkārši kaut kādu video, kur mēs kaut ko riebīgi darām. Šis tu. Šis ir pa tevi. Totāls tu. Tur, kur Roberts ar majonēzi vēm jārā. Nu, tas tāds spilgtākais varētu būt. Un jā, un ja tur cilvēki aizsūta šis tu, viņš tā kā skatās to video, viņam tāds, kurš no tiem 3? Jā, Viņš tas, kurš gatavojas, vai tas, kurš spļauj ārā? Jā, aizsūta vienkārši kādam saka tu. Jā. Ko esmu sarakstījis? Nākošajam segmentam esmu kaut ko sarakstījis. Tu esi sarakstījis lietas segmentam. Jā, te spēlēji. Nedēļas notikums Latvijā? Nē, kas tas tāds? Man nav ne jausmas. Viņš meklē taustiņu pareizo. Kurš tas varētu būt vispār? Laikam jau šis jāliek ir. Oi, es man nav jāspiež tur. Nē. Jā. Nākotnē mēs... Nedēļas notikums Latvijā. Kāpņu telpā. Nedēļas notikums kāpņu telpā. Kas tas bija? Tātad, kas ir noticis Latvijā šajā nedēļā? Iepriekšējā ir Intrīša ir sadarinājusies, ja viņa precēsies. Viņa ir apprecējusies. Viņa apprecējusies, jau ir... Skibidi-bī! Šis man jāielāda aplausus, es nevaru. Tās ir lielākās ziņas no pagājušās nedēļas. Wow! Yeah! Sweet! Banana! Apsveicam Intrīšu ar precēšanos Latvijā. Uzvarā! Hokejā čempionāts beidzās vai beidzās? Kas notika? Jā, zaudējis. Baigareiz šis ir. Varbūt vajag vienu īsāku ziņām arī. Jā. Tas bija segments tīri par to. Mēs tikai pasakām, kas tur ir noticis. Bet man tā patīk, ka nav jākomentē. Jā. Nē, vienkārši forši, man liekas, zin kā. Jā. Kaut kas, ko mēs visi gaidījām. Tas beidzot ir noticis. Tā ir, jā. Super. Es redzēju, stāvot rindā, norēķinoties par lielo kūku, ko es tur pirku. Bija privātās dzīves žurnāls, un tur bija rakstīts virsraksts tieši tik tālu. Es arī tiku, tālāk netiku. Tur bija rakstīts, šīs kārtas izmaksāja, viņām bija budžets 18,000 eiro. 18 štukas. Wow. Tātad, lai apprecētu pa Intrīšu, tev vajag 18,000. Wow. Kāzu klēti, jā. Medium. Jā, vidēja līmeņa tāds izmaksas kāzām, vai ne? Kur jūs gribētu kāzas, lai notiek jums dzīvē? Lokācija. Wow. Es gribētu lai notiek kaut kādā lielā jahtā. Tā kā super jahtā. Jeff Bezos? Jā, jahtā tādā? Kur ir tās puskailās meitenes, tur ir viss balējās. Ir tas kokaina līnijas uz galda. Jā. Visiem. Kur ir krievu oligaršs kaut kur fonā, tā ir viņa jahtā, viņš ir tikai peldenēs ar rasnu ēdaru. Rihards, davai panāc šurp. Jā, mums pienāk pie viņa, man teica, jā, tu sauci. Mums šīs telpas bija sarunātas līdz nākamās dienas 3 pēcpusdienā. Rihards, es te uztaisīju šis kāzas, bet viņš tu precies ar viņu. Jā. Šajā scenārijā. Ar šo vīrieti? No kurienes tev nauda vēl? Rihards, es tevi mīlu, protams, bet mēs jau nedēļu precamies un šis jahtas pārāk ilga balīta, man jāatgriežas. Nedēļa esam augšā jau, naftu. Nesam gulējuši. Jā, neesmu gulējis jau nedēļu vienkārši. Te jau tā Krievijas vēstnieks jau ir atslēdzis. Igor, pirms tu dodies prom, mēs varētu ar tevi ierakstīt dīgdieņu podkāstu arī.
Puiši grib ar tevi parunāt. Tu zini, tas nav priekš manis, tu zini, es taču neesmu labs runātājs. Es nemāku latviešu valodu tik labi. Mīļais, tu esi fantastisks runātājs. Vienkārši Roberts ar Kristapu ļoti gribētu ierakstīt to podkāstu, un tu zini, ka tas palīdzētu arī man. Vienkārši, mēs tikko nosunējām, kā es būtu tikai loģiski, ja pirmais podkāsts pēc mūsu kāzām. Nu labi, bet kā es tur taču nezinu, kas ir nedēļas notikums, tur visādas segmentus šitos. Es taču neesmu tam domāts, tu zini, es vairāk protu lietas citas. Es protu... Tu runā, es klausos. Es protu atmazgāt naudu, es protu politiķiem dot kukuļus visādus. Es protu braukt uz Londonu. Sorry, es nevaru. Es varu no tavas nabiņas vienu. Nu, tāpēc mēs esam kopā. Aiziet. Oh, shit. Nu tā kaut kā, jā, nu tāds būs tīri tavs. Izrādās. Nu, tavs uzvārds ir beidzot attaisnojis sevi. Jo tā problēma ir, ka tu nelieto to kokaīnu ar to, ka ir tāda lieta kā nominatīvais determinisms, kur jūs varat paskatīties Wikipēdijas rakstus par to, bet nominatīvais determinisms ir, kad cilvēka vārds, uzvārds bieži vien nosaka viņa kaut kādu nodarbošanos vai kaut ko tādu. Tā kā ir daudz cilvēku, kuri iekrīt kaut kādā nozarē vai jomā, vai izdara kaut ko, kur viņu uzvārds... Jā, piemēram, Bērziņš ir kaut kāds zāģers, jā? Jā, absolūti. Vai Gins Smukais ir supermodelis. Jā, tā kā Gins Smukais ir modelis. Tas būtu klasisks variants. Vai arī Kaspars Daugaviņš slido pa Daugavu un spēlē hokeju. Nu, tālāk no tā visa. Jā, man. Kristus bičs. Pārdod savu ķermeni uz Čakielas. Roberts Silavs. Es pārdodu savu ķermeni internetā. Bet lūdzu. Jā. Nu jā. Es nezināju, paldies, ka tu mums izglītoji. Jā, nu piemēram, rekuršajā Wikipēdijas rakstā rakstīts piemērs, ka Britu uroloģijas zinātniskajā žurnālā daudz publicējušies ir AJ Splatt and D. Whedon. Tā kā Dick Whedon. Anyways, ir tāda lieta, un jums jāapskatās savā dzīvē, vai jūsu vārds nenosaka kaut ko, ko jūs tomēr darīsiet. Te ir vesels teorētiskais ar Jungu, kaut kāds teorētiskais frameworks. Es gribēšu izlasīt šo Wikipēdijas rakstu vēlāk. Šis izskatās ļoti interesanti. Kas ir pēdējais Wikipēdijas raksts, ko jūs esat lasījuši? Wikipēdija gan arī vispār nelietoja mūsdienās. Man šeit tie laiki, kopš tev ir mākslīgais intelekts, ir senais muguras. Wikipēdija arī cilvēki var rediģēt. Fake news. Fake news, jā. Jā, nu tā ir taisnība, jo mākslīgais intelekts ir nekad nekļūst. Jo robots nevar kļūdīties, man liekas. Tas ir tas, ko mēs visi zinām, ka roboti nespēja kļūdīties. Tāpēc... Un es jautāju savam mākslīgiem intelektam, vai man lietot no Wikipēdiju, ja tu esi, un viņš teica noteikti nelieto Wikipēdiju. Jo tev esmu mēs draudziņi. Vispār tiem mākslīgiem intelektu botiem ir apsaistība ar sevi kaut kāda. Cik laba ideja. Viņš vienmēr pasaka, cik tev labi ideja. Jā, tā ir lieliska ideja. Šis ir lielisks jautājums. Es teiktu, ka nē. Wikipēdijas sūkā dirs. Tā nedrīkst teikt. Mēs nelamājamies šajā podkāstā. Ne, šis ir tīrs podkāsts ģimenēm un bērniem. Jā. Vēlams bērnam vienam. Vai jūs esat gatavi nākamajam segmentam? Es esmu gatavs nākamajam segmentam. Kurš saucas Nedēļas cepiens. Tam? Tu esi gatavs. Mēs varam spēli uzspēlēt. Labi, jā, uzspēlējam spēli. Tu būsi pirmais, kas spēlēs. Nākamais segments saucas Pagaidām, kurš? Vai man jāatzīst? Jā. Nākamais segments saucas Izsoļu karš. Izsoļu karš. Super. Tātad šajā spēlē mēs spēlēsim. Rihards sāks, viņš ir sagatavojis mums tematā kaut kādā kategorijā lietas, un tad tās tiks izsolīts. Mums katram ir 20 eiro ar Kristapu. Jā, tas ir jūsu budžets. Katram ir 20 eiro. Es nosaukšu kaut ko savā kategorijā. Piemēram, ja tās būtu automašīnas, es pasaku, piemēram, marku. Vai arī konkrētu mašīnu jau. Tur Volvo V70. Un tad jums ir jāsola
par šo teikt, mašīnu, un tas, kurš sola vairāk, beigās dabū to mašīnu. Un mēs ejam tā pa kārtām, nevis katrs bļauj, bet tā kā vienam, parasti tā kā man liekas, kā mums būtu jādara, tu saki, tā kā tu nosauc šo mašīnas marku, ja tā būtu. Jā. Tad tu teiktu, vai kāds dod eiro. Un tad pirmais, kurš pasaka, dod, un pēc tam ir tā bounce. Jā, vai daram tā, kā divus, tu saki. tā tālāk. Un mums ir jāpieraksta ar Kristapu, cik mums ir tā naudiņa. Jā, cik naudiņa, cik jūs esat iztērējuši. Un tev būtu jāpieraksta. Ne, es pierakstīšu to visu. Tev būtu jāpieraksta, ko mēs dabūjām. Jā. Tā būs vieglāk, jo tu pieraksti, ko mēs dabūjām, jo tev jau ir tas saraksts, kurš dabūja ko, un mēs pierakstam, cik mums naudiņas ir. Jā, es pieļauju, ka ļoti mulsinoši tas viss izklausījās, bet pēc pirmā raunda jūs visu sapratīsiet. Un beigās, kad spēle beigsies, tad visa nauda būs iztērēta, un tad jūs būsiet tie, kas pie sevis izdomās, kurš tad jūsuprāt ir dabūjis labāko mantu, labākās mašīnas vai jebko, kas būs tajā kategorijā, un kurš jūsuprāt ir uzvarējis. Tātad, cik tev ir sagatavots tās lietiņas? Gan, lai man šeit izvērta pirmo raundu. Ok. Pirmā vienīgo. Jā. Jā, tad jūs varbūt uzspēlēsiet. Jā. Okay, es esmu personīgi ļoti excited, jo es domāju, jebkurš cilvēks, kurš arī klausās, viņš varēs spēlēt līdzi kaut kādā ziņā, jo man šeit arī bija svarīgi izdomāt, ko arī klausītāji varētu saprast un būt viedoklis. Un es zinu, ko jau Roberts izdomāja. Šī kategorija ir tā teikt, restorāne ēdnīcas Latvijā. Tā teikt, ēstuves, ēdnīcas, vieta, kur tu vari paēst, jo ir dažādas tā kā teikt līmenis. Ne obligāti visi ir restorāni, kāds var būt fast foods. Tā kā viss, kur tu, ja tu kādreiz gribētu, esi izsalcis, tu iet kaut ko uzkost vai paēst vairāk vai mazāk. Un tad jūs cīnīties. Un nav nekāds specifisks restorāns vai kaut kas tam līdzīgs, ir tā kā, visi ķēde. Un rēķinām varbūt tā, ka tu vari iztēloties, kad tikai šajās vietās tu vari iet atlikušo dzīvēst. Tad nevienā citā nevar. Tad, ja, piemēram, mēs paņemam kaut kādu vietiņu, tad tu pa viņu cīnies, lai varētu tur ietēst. Un, ja tu viņu nevinētu, tu tur nekad nedrīkstēs dzīvē vairs iegriezties. Jā, bet mēs vācam portfolio ar šīm vietām. Tātad tās vietas, ko mēs savāksim, būs vairākas, un tajās arī mēs varēsim ēst visu atlikušo dzīvi. Jā. Tieši tā. Labi. Tā. Es iztestēšu tagad to... Kad būs pārdots, tad jāatceras arī uzšaut šito vienu, tad, kad ir pārdot lietiņu. To man jāatceras. Labi, vai esat gatavi? Jā. Šausmīgi krīt cukurs, viņš bija tik šausmīgi augsts, un tagad viņš krīt, esmu pilnībā rollercoasterī. Labi. Parunāsim par ēdienu. Labi, sākam. Tātad ēstuves, ēdnīcas, fast foods, vispārējais. Tā ir vieta, kur paēst Latvijā. Sāksim ar klasiku. McDonald's. Vai mums ir kāds solītājs? Ok, es dodu eiro. Roberts mums dod eiro. Es dodu 2 eiro. Kristofs mums dod 2 eiro. 3 eiro. Jā, Kristofs Rapčiks dod 3 eiro. Rapčiks 3 eiro vienreizi. Rapčiks otro reizi. 3,5 eiro. Nē, pa vienam. Ņem. Oh, snap! 3, jei, man aiziet. Ja tā godīgi, es nemaz... Darbiņš. Ir viens džeks. Mēs braucām no Šrilankas uz Latviju. Man pienāca viens vīrietis klāt. Un šis vīrietis bija šrilankietis. Un viņš jautāja, hei, no kurienes tu esi? Viņš bija baigi draudzīgs. Un viņš jautā, vai tu nevari man dabūt darbu Latvijā? Un viņš kā traks man bombardēja visu laiku. Es sāku vai nesapratu, kas ir. Man likās tas dvēseļu puteņčats. Bet es viņam teicu, ka varbūt man tur ir galdi kaut kā un tā. Un tagad viņš man kādu laiku bombardē, un kā var redzēt, podkāstu laikā arī zvanīja, jo viņš grib dabūt. Viņš grib, lai es viņam dabūju darbu Latvijā. Mēs varam varbūt ar viņu nākamajā sērijā sazvanīties caur pulti. Mēs varam, es viņam varēšu uzrakstīt. Audio zvanā. Ja kādam vajag Šrilankas džeku, es varu iedot viņu portfolio, man viss ir atsūtīts. Bet ko viņš dara? Tā nav kvalifikācija Šrilankas džeks. Tas nav. Viņš ir no Šrilankas. Priekš vidējā latviešu viņam ir džeks no Šrilankas. Ko viņš dara? Kas viņa specialitāte? Viņš var darīt jebko. Viņš nebūs nekāds tur sejas ķirurgs vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas šī ir īstenībā mūsu dīgdieņa vispār augstā
augstākais mērķis. Īstenībā, kāpēc tiek Atrast izveidots darbs šis šrilankiešiem. Šim tieši Šrilankas kungam atrast darbu. Mēs neapstāsimies, līdz kamēr šis šrilankietis nebūs noalgots Latvijā. Un pēc tam mēs neapstāsimies, līdz visi šrilankieši nebūs noalgoti Latvijā. Hi, good morning, dear Mr. Richards. I'm Rukšal. Es neteikšu uzvārdu. Jā, tieši tā. Who met at airport Katanuyaki before you leave from Sri Lanka. It's great contact with you. Also, I prefer to introduce myself to you. I am Rukšal, who worked in Sri Lanka government as an administrative officer, executive, marketing transport officer, Interesanti, viņš būs gatavs project strādāt Voltā. coordinator officer, CCTV detective officer. Wow, ko viņš kamerās bija detektīvs? Novērošanas kameras detektīvs? Sēdēja kabūzī, jā, kur ir novērošanas kameras un skatījās, vai tu nebāzi snikeri kabetā. Viņš bija bet varbūt viņš varētu strādāt kā producents. Izklausās, ka viņam projektu vadītāja pieredze. Nu, jā. Tālūk. Principā atgriežamies pie spēles. Ļoti labi. Labs catch. 3 eiro maķītis. Tas ir. Es pat nebūtu devis īstenībā 2, bet es zināju, ka es viņam pa vienu negribu vadot. Es pat nezināju, varbūt tās man vajadzēja solīt to. Tu būtu gājis līdz 5? Es neatklāšu. Bet Maķītis. Aiziet, maķītis ir labs. Maķītis ir labs. Inde. Nu, man šeit, ka reāli cilvēki būtu gājuši līdz kaut kādiem 8. Inde vienkārši viss dzīvēs, vienkārši to inde. Tu nedabūsi man tieši reklāmas. McDonaldā. Es esmu tāds. Labi, otrā vieta. Pakistānas kebabs. Vai mums ir solītājs? Man ir eiro. Es dodu eiro. Nu, es jau iešu uzreiz uz. Nu, labi, 2 eiro. 3. Dirsēs. 3, labi. Cik tā vispār ir cik tur ir? Neatklāsim. Ko neteiks? Tur varbūt 2, 3 tev ir un viss. Viņš paņems Spēlē līdz vai 3. cik? Wow. Nu, nē, mēs iztērēsim visu naudu. 4 eiro. 5 eiro par Pakistānas kebabu. Wow, 5 eiro Pakistānas kebabs, Roberts. Vienreiz. 6 eiro. Oh, my God! 6 eiro. Kebabu. Kas ir McDonald's? Uz šī fona ir vienkārši ēna. 7 eiro par Pakistānas kebabu. Tu noslosi 7 eiro no Roberta Silava? Nē. Viss, Tas viss mēls. Es ceru, ka tur ir kāds normāls ēdiens arī iekļauts. Pakistāns kebabs ir klasisks, ir tā kā tik spēcīgs zīmols, vien par to zīmolu var atvelnīt 10 reizes to naudu. Pakistāns kebabs mīlētāko zīmolu topā Latvijā. Tātad, nelēl kopsum, lai jūs saprotat, 20 eiro joprojām Kristupam, viņš nav iztērējis ne centa. Un Robertam Silavam pusi no budžeta ir aizgājis, jau ir 10 eiro palikuši. Vai cik es esmu samaksājis par to Pakistānu? 3 un 7. 7 par Pakistānu. It's a steal, guys. Tas ir tik lēti. Es dabūju pa lēto Pakistānas. Labi, ejam tālāk. 3. Chili pizza. Slikti bļāviens. Nu, kas te iedod kādu normālu? Vai ir kāds solītājs chili pizzai? 1 eiro. Es došu 2 eiro par chili pizzu. Rapčiks sola 2 Pat eiro. vairāk dod 3 eiro. Nu, man ir kaut kas jānopērk, laikam ir. Es nezinu, kā tur ir tie. Jā. Nē. Tā 3 vai 4 eiro. Labi, 4 eiro es varu samaksāt. 4 Tu maksā 4 eiro par chili pizzu? Nu, bļāviens. 4 eiro tu pazemaksā par chili pizzu. Nu, cik tev ir tieši? Kā es tur Es zinu? neteikšu. Nu, ņem, Nu, naudu jūs es ceru, ka iztērēsiet. tur beigās ir kāds normāls. Ok. Es došu 4 eiro par chili pizzu. 4 Es ceru, ka tur vienkārši būs labāk. Tas kaut kas tā kā, un viņam nebūs nauda. Es ceru. Nav labāk vairs restorānu Latvijā par šiem. Nē, nu ir daži, kas ir labi arī, bet... Labi. Iedomājies, man fucking pieder McDonald's, chili pizza un Pakistānas kebabs. Ejam tālāk. I'm the richest man in Latvija. Eizītis miglā 4. Es došu eiro. 2 eiro. Robert, 2 eiro. Vai tu soli 3 eiro? Vienreiz. Labi, ņemiet. Oi, nu. Aiziet. Es pat tur nekad neesmu. Bicītim, eizītis Ko es miglā. trenišu eļļā cepts, kaut kāds fish fingers vai ko viņi tur gods. Nekas jau tur Vispār es biju ezītī miglā vienu reizi. Es biju ezītī miglā uz Avotielas vienos naktī un sēdu tur vislētāko, vienkāršāko burgeri. Viņš bija amazing. Viņš bija Tiešām? izcils. Jā. Tā. Viņš bija kaut kāds 3 eiro burgers.
Jā. Nu, diezgan arī populārs zīmols cilvēki, tur daudz jauniešu. Jā, citreiz tur smēķi pēc šurām gan. Jā. Dažās vietās. Burgerī? Uz burgeri? Vai tuvāk vienkārši telpās. Atkarīgs, kur Bet atkarīgs, kurā vietā. Kur dēst, kur ir normāls ēdiens. Labi, mīļie draugi. Viņš nav eļļā Es iebrīfošu atkal. Man ir $6. Man €6. Jā, tātad Robertam ir $6, Kristapam ir €18. €18 tev ir? Kā tu jau sapirki, viss tas sūds. Es ceru, ka te būs kaut kas. Ejam tālāk. Šis, domāju, jums abiem ļoti patiks. Nākamā ēdnīca, ēstuve, restorāns Lido. Aiziet, protams, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, €6. €6. Viņš ir paņemt. To visu tev vairs nebūs. Un tad es varēšu visu pa vienam paņemt. €6 pa Lido? Tā sanāk, jā. Pagaid. Man jāsaprot, vai es tikai būtu gatavs riskēt šito visu. Nē, man patīk lidot. Es ņemšu lidot daudz rādu. Es ņemu 7 eiro. Ok, nav varianti, jā. €7. Kristaps. Tur ir vismaz var paēst normāli kaut cik ēdienu. Latviešu kārtīgi ēdienu. Tā ir klasika. Kur tu vedi savus kebabus un savus Kanādas latviešus? Viņi atbrauc uz Lido. Nav klasiskāk latviešu ēdienu kā Pakistāns kebabs. Labi, Un McDonald's pie brīvības pieminekļa, dārgie. Tas ir tuvākais restorāns brīvības piemineklim. Es tevi respektēju, ka tu paņēmi Lido, jo to būtu sāpīgi zaudēt. Tiešām bija pressures liels, bet tajā pašā laikā tu visus pārējos dabūtu pa vienam, un tu dabūtu dafigā. Daudziem. Bet varbūt šī bija pareizā, jo viņš dabūja, zini, Pakistānas kebabu un Lido, kas tev paliek. Vienalga, vai ne? Ok, pastāstam, kāds ir kopsavilkums šobrīd. Man ir McDonald's, Pakistāns kebabs un čili pizza, un man ir €6 palikuši. Kamēr Kristapam ir ezīts miglā, Lido un palikuši €11. Dodamies tālāk. Kas man ir kā tālākais? Narvesen. Es došu €1 par Narvesen. €2. Jā. Ņem Okay. Narvesen. Par 2 notirgots Kristapam Narvesens. Tātad, ko mēs tur ēdīsim, Kristapiņ? Nē, normāli. Nē, var tur uzlikt. Ātrā ieskrietu, izmisuma brīžos, hotdogu, topmaizīti. Tas topmaizītes nav slikts. Kādreiz ēdu visu laiku tās topmaizītes skolā, un viņas man noskrāpēja augšslēs šausmīgi. Zināt, kā tas viņas skrāpē tās augšslēs, pēc tam tev jāls augšslēs ir visu dienu. Es biju vispār Narvītī, nesen man vajadzēja priekš video, divus hotdogus, un tur bija tā jaunā meitene, viņa prasa uztaisīt tos 2 hotdogus, un tad es saku tikai lūdzu, var bez nekādām mērcēm. Jā. Un viņi rīkojas ļoti neprofesionāli, viņi nevarēja novaldīt smieklus. 2 hotdogus paņēma tikai maize un cīsiņš. Un viņi vienkārši noreicās. Viņai bija tāds... Un tad viņš savācās. Es atvainojos visi klātesošie šajā Narvesenā. Šis vīrietis, es norādīju pirkstu uz viņu, viņš negrib mērcīts pēc saviem hotdogiem. Tas ir ārkārtīgi savs. Tas, ko es pasūtīju. Es biju tajā vakarā, tas mazais stāstīns viņas boyfriendam par to, kā viņai gāja šodien. Tas ir maziņš stāstīns par tevi arī, jo tu nevēlies iespējams uz savas dēsas mērci. Jā. Tā kā arī īstajā dzīvē. Tā kā tev draudzene. Kas ir šajā gadījumā mērķis? Šajā analoģijā? Tu vari padomāt. Tā kā ir lubrikants? Yes. Tev draudzene savas. Tas bija joks. High five. Paldies. Nebija vērts high five. Es atvainojos. Es cenšos. Jā, bet nē, man vienkārši vajadzēja priekš video klipu, lai es nenosmērētu savu mēteļu iekšpus ar mērcītēm. Saucamie rekvizīti. Labi, ejam tālāk. Nākamais restorāns. 7. izsolē. Bangei. Kas tas ir? Tu zini tādu? Tas, man liekas, nav restorāns. Tas ir klubs, kur Rihards ir. Kad van es nezinu. Nē, jums jāuzmanīt. Bangei? Bangei. Ganbei. Ganbei. Es došu €1. 2. Var ņemt to fucking Banbei.
Ok, man šeit par 2. Gan B ļoti labi. Suši apēst, tas vismaz ir tā kā bišķiņi veselīgāk. Man liekas, nebaigi jau nav. Ne, tur ir labi ēdieni. Zupiņu apēst. Manā portfolio gan B īsti neiekļaujas. Tur man nav tāds. Tas Džeks man atkal zvana. Starp citiem profilu bildēja krustneši. Tas ir dīvaini. Jā, puisis neliekās mērā. Viņam tiešām vajag to darbu Latvijā. Tātad nākamais restorāns Hesburger. Man ir eiro. 2 eiro. Nu, ņem, tu taču gribi, tev patīk, viņš tas sūdē. 3 eiro par Hesburgeru. 3 eiro Roberts Hesburger. Kristap? Tur ļoti labi tā sojas tortīlī, tā man ļoti labi iet iekšā, bet, laikam, lai viņš ņem to. Pārdots. Aiziet. Cik viņam palikuši 3, viņam palikuši 3, jā? Hesburger nav Tas vietiņas varbūt neatklāsim. Es tikai naudiņu pateikšu, lai ir mazliet intriga. Robčikam palikušas 3 naudiņas. 3 eiro. Un Kristapam palikušas 7 naudiņas. 7 eiro. Labi, ejam tālāk. Nākamā vieta mums ir Krišnas. Krišnas centrs Barona ielas. Tieši tā. Vajadzēja vienu tādu, pikantu ielikt. Es dodu 1. Es došu 2. Es došu 3. Aiziet, solid. Viss jau. Vai es nevaru pārsaukt. tu nemaz nevari, jā. Nu, man tas ir. Jā. Aiziet Krišnas, jā. Tātad Kristaps augstāk vērtē Krišnas nekā McDonald's. Bro, man ir McDonald's un Hesburgers. Tas ir tā kā, ka tev ir gan Batmans, gan Supermans tavā cinematic universā. Un man ir Pakistāns kebabs, kas vēl tev ir? Kas ir Spider-Man. Liekais svars. Man ir, kas ir Chili Pizza? Chili Pizza ir kaut kāds Doctor Strange, man liekas, vai kas būtu ekvivalents. Doktors Holesterīns. Chili Pizza ir tā kā Iron Man, es teiktu. Labi. Jo viņi ir tādi advanced. Nākamā vietiņa mums ir latviešu uzņēmums. Mārtiņš Dinsbergs viņu ļoti labi zina. Virši. Mana mīļākā vieta personīgi, kur Paēst garšīgi, kur paēst garšīgi, ja es braucu ar mašīnu no punkta A uz punktu B. Jā, Viršos ir labas lietas. Labāks nekā Circle K un vispārējie tanki. Latviešu. Ļoti labs arī veģetārais piedāvājums. Diezgan cilvēkiem patīk. Es dodu 1. Es došu 2 eiro par viršiem. 2 eiro. Kristap, vai tu dos 3? Nē, lai viņš ņem. 2 eiro. Es dabūju viršus par 2 eiro. Tu vienkārši viņam dod. Es ceru, ka vienkārši būs kaut kas līdz labs. Viņam paliek 1 eiro. Nepareizi. Man paliek 1 eiro. Bet man ir virši, zini, kas ir viršos, ir afigēniem vispār no tā kā benzīna tanku ēdieniem. Jā, tur ir tā kā tie kebabi, tur viss, kas. Bāc, man ir tā kā Pakistāns kebabs, virši kebabs. McDonald's, Chili Pizza. Kas tev ir? Pagaid pēc tā. Nē, bet lai viņš pasaka, kas viņam ir vienkārši. Kas man tagad ir? Aiziet smiglā, man ir galvenais, kas visiem vajadzīgs. Lido. Tas ir tā kā viss, tas ir tā kā trumps, viss arī latvieši, tā kā sirdi jebkurā. Nārvesens, gan bēj. Eksotisks kaut kas tāds suši, jā, un krīšķis. Tas vairāk priekš manis, jā. Labi, vai jūs esat gatavi tālāk? Aiziet. Nākamais ir vairāk saules. Labi, es dodu vienu savu pēdējo pa vairāk saules. Lai viņš ņem, un es paņemšu vispārējais. Jā, ok. Viens aiziet. Es ceru, ka tur vēl ir daudz uzņēmumu. Vairāk saules. Es cerēju, ka tu uzcersies. Godīgi sakot, es cerēju, ka tu paņemsi 2 vairāk saules. Vairāk saules tāds, kas tur vispār ir? Nu, tikai kaut tāds parasts, kaut kā tāds, viņš ir ļoti viduvējs. Tur ir viss, kas. Tur ir pilnīgi viss. Tā miljons. Piedod, Kristap. Nu, nedīrs, ka tur nekā vairs nav palicis. Goda vārds. Sarakstā bija 12 vietas. Un pēdējā ir tikai viena palikusi. Okay, cik tev ir eiro? 4.
4 eiro. Tad tu iztērēsi pēdējos 4, jo beigās jāpaliek 0. Jā, sorry, Kristap. Bet tu zini, ko dabū? Tu dabū. Pagaid, nesaki man. Es tev pateikšu, ko es dabūju. Cik Kristaps dabū par 4 eiro? Belaša vieta kaut kāda. Tā belaša tanta, kas pie centrāla tirgus, ja? Tirgojās. Nav tālu. No. Mārtiņa Beķerei. Par 4 eiro. Nē, Bulcīs. Pa 2 eiro paņemt. Nu labi. Wow, amazing. Ar to noslēdzas pirmais rauns šai spēlē. Nosauksim. Es nosaukšu, tu spēlēji. Aizveries, vadītājs atradies. Noslēdz klusāku mūziku un nedzirdu, ko es domāju. Tātad apsveicu spēlmeņus. Bija tiešām sīkciņi, diezgan pārsteidzoši. Varēja just to gaumas atšķirību, kur veidojās kaut kāda sajūta, ka varbūt daži piedāvājumi tika dabūti par labu cenu. Sāksim ar Robertu Silovu, jo viņš bija tāds aktīvāks mums sākumā. Viņš iztērēja savu naudiņu uz šādiem restorāniem, kur viņš kopā ar tevi, klausītāji, var doties ēst atpalikušo mūžu. Ieliec sevi Roberta pēdās, kurpēs. Tātad McDonald's, Pakistānas kebabs, čili pizza, Hesburger, virši un vairāk saules. Jā, šis ir tavs komplekts. Aiziet. Un pretim mums ir Kristaps, kurš savā pusītē ir dabūjis šādus restorānus, ēdnīcas un vispārējo. Ezīts Miglā, Lido, Nārvesen, Geiban, Krišnas, Krišnas un Mārtiņa Beķerei. Apsveicam uzvarētājs. Tas ir tavā pusē ierakst komentāru, kurš no mums uzvarēja. Es arī likšu savu, es negribu iespējot klausītājs, bet priekš manis tas Lido noteikti ir tāds pikantais, kas tā kā palīdz. Un man arī riktīgi cepīja vispār gan bēju, tur var tos suši dažreiz aiziet pāriest, jā. Krišnas man arī patīk, Mārtiņa Beķerei mīlu, kaut kādās tur bulcīs aiziet pāriest. Bet tomēr, ikdienē, to kebīti kaut kad dzīvē vajag ieslīpēt. Un tas fastfoods vienkārši pieejams un vienmēr tur aiziet. Un vairāk saules, ja gribās normāli ēdienus, var vienīgā vietā aiziet vairāk saules. Bet kaut kā es laikam sliecos tomēr uz Robertu. Wow. Paldies, wow. Roberts manās acīs ir uzvarējis. Knapi. Bet tev bija laba stratēģija. Ja man būtu vairāk sarakstīti restorāni, tu būtu uzvarējis. Es tieši domāju, rakstīt vēl divus. Man nākamais būtu bijis Fazenda. Es tieši domāju, gaidīju kaut vienu fancy. Gan B, bet tas nav fancy. Es domāju, ko tur nezinu. Bet es nezinu, kas ir. Nē, ko 3 pavāri vai kas tur. Jā. Ok, es domāju, ka mēs Es vienkārši nezināju, vai jūs esat bijuši tādās vietās. Man bija tāds, kur jūs čist esat bijuši? Hesburgers, McDonald's. Es rakstīju vietas, kur es zinu. Jo es gribēju rakstīt Italissimo, un es zināju, ka Robčiks ir bijis. Es nezināju, vai tu esi bijis. Tieši tāpēc es arī nerakstīju tāds restorāns. Tāpēc, paldies. Tā. Bet beigās tā kā sanāca tāpat, ka es sapirkos visu to ātro ēdināšanu. Jā. Zini, kas ātri nāk, tas labi nāk, ir tāds teiciens latviešiem. Ok, forši. Kāds cits grib novadīt šo spēli? Kas notiek ātri, kad tu paēdži tie, kad tas tavā Pakistānas kebabā? Nu? Tev ir ātrais skrējumais arī ļoti bieži. Piu. Man vajag tādu efektu. Jā, burn effects. Kāpēc tas tikai šokējoši jokas? Piu. Roasted. Vajag kaut kā tādu. Man tikai šis. Roasted! Nav slikts, jā, diezgan labi. Ok, labi, tad uztaisam raundu vēl vienu, otro raundu. Vispār, kāds man bija šitam kaut kāds tas logotips. Cik mums ilgi vispār? Mēs novienojamies, mums nenovienojamies. Cik mēs gribam šo podcastu? Viņam ir kaut kāds time limits? Mēs zem stundas rakstam šobrīd, es domāju, stundu 30. Stundu rādās tieši šobrīd. Es domāju, ka vajadzētu pie stundu 30. Mēs jau nesākam gan uzreiz. Uz ko plānu mēs speciāli neierakstām? Ko nerakst? Šur nerakstās kameras koplāns speciāli? Rakstās koplānā. Ko tur izdomāja? Neko es gribēju sabīstīties.
Roasted! Bet. Nu. Roasted! Just a prank, bro! No. Ok, labi. Tātad laiks ir manam raundam, vai jūs esat sagatavojuši savas lapiņas? Es esmu gatavs vācais. Es rakstīšu savā datorā, man tam ir pierakstīts. Viss ir tā tad. Ir laiks. Izsoļu karš, 2. rauns. Es tev samalšu miltos. Šajā izsoļu kara 2. raundā spēlēsim izsoļu karš līgo Jāņu pamatlietas. 20 eiro katram sākumā, kuram būs labāki Jāņi. Tātad līgo komplekts. Kas ir jūsu komplektā? Vai jūs esat gatavi? Jā. Iemēģināsim manu āmuriņu, izsoļu vadītāju āmuriņu. Viss strādā. Tātad, līgo, kas ir jūsu komplektā? Sāksim ar pirmo. Pirmais ir, pagaidzi pierakstīšu ātri, Rihards un Kristaps. Un man jāpieraksta arī tā nauda bija katram. Būs labi, es pēc pierakstīt. Jā, pierakstiet paši naudu, es pierakstīšu, kas jums tika. Varbūt šmaukšos mazliet. Nē. Labi, es nešmaukšos. Lūdzu, nešmaucies. Es nešmaukšos. Es gribu uzvarēt. Es samalšu minūtes. Pats tā mūzika. Negodīgi. Labi. Pirmais. Cūkas šašliks vai kādam ir eiro? Jā, man ir eiro. 2 eiro. Vai kādam ir 3 eiro? Nu, man ir eiro. 3 eiro tev ir? Jā, es vēl 3 eiro. Nu, 4 eiro. Ok, 4 eiro par cūkas šašliku vai kādam ir 5 eiro? Es šašliks tikai ir, nekā. Šašlik jau nevar. Nu, labi, man nav. Pa 5 eiro cūkas šašliks aiziet Kristapam. Nē, tur būs viss šašliks. Oi, es nepadomāju, tur būs viss šašliks, tā ir slikti. Nē, nu, no gaņiem, ka nebūs. Būtu dīvaini, ja viņš tekstīja. 5 Cūkas šašliks, tas ir Tītargaļas šašliks. 5 eiro. Fuck. Kristap. Ko tu tur spēlē, ko tas mindgames būtu ņēmis savu šašliku? Nu, ko tu domā, kā var vispār jāņemt bez šašlika? Nevar. Nu, es domāju, ka daži cilvēki arī saredz to, ka vispār netīrais cilvēks. Tu nevari šašliku. Jā, es domāju, ka tu nopirksi tāpēc, ka tas ir fucking šašliks. Ko es darīšu to šašliku? Es nav tā, ka es pats vilcos cūku šašliks, tāpēc droši ņem. Man viņu nevajag. Kristaps ir veģetārietis. Ai, Dievs. Bet labi, jāņem nav priekš tevis, bet priekš ciemiņiem, vai ne? Nu šis ir jūsu komplekts, tā kā jūsu Jāņi. Tā ir recepti cienāts. Tātad, numur 2. Šoseis malā pirkts vainags vai kādam ir eiro? Vai kāds dos eiro? Nu, 1 eiro, labi. 1 eiro. 1 eiro no Kristapa. Vai kādam ir 2 eiro? Nē. Par 1 eiro Kristaps dabū. Šoseis malā pirkts vainagu. Cienājiet. Diezgan amazing. Vai jūs paši sataisat vainagus? Vainags. Es personīgi nekad netaisu vainagu, jo es nemāku Dievu un Adatu. Adatu laikam pat nevajag šajā gadījumā. Bet es ļauju meitenēm iet pļāvāt. Tas vienmēr skaisti izskatās, ka viņas aiziet kaut kur tālu, viņas neredz. Un viņas atnāk ar tām puķēm, un viņas pina. Tas ļoti skaisti. Es vienreiz uztaisīju, un bija forši, un man arī pietika. Okay. Es parasti taisu pats savu nozalapām. Es sēžu visam tām meitenēm. Tu neesi Jānis. Tu neesi Jānis. Bet es esmu ģenētiski vīrietis. Nu labi. Tā drīkst vispār. Jā, bet arī man nepatīk tas komentārs, ka tu teici, ceļa malā nopirks. Tas nebija tā kā pļāvā plūkts pašu. Nē, šis ir šoseis malā pirkts vainags klasika. Jāņu klasika. Jāņu šoseis malā pirkts vainags. Es iebilstu. Es teiktu, Jāņu klasika, ka tu uzpini pats.
Šī ar Okay. tu nevar uztikt pats. Tu tikai iegādāties. Tu vari tikai iegādāties. Nākamais. Aiziet. Aliņš vai kāds dod eiro? Eiro. Tur nav variantu. Es eju līdz, bet te jāiet maksimāli. Te jau nav variantu. Es dodu eiro. Nu labi, 2 eiro. Es dodu 3 eiro. 4 eiro. Es dodu 5 5 eiro. 6 tev 6 eiro. Es dodu 7 eiro. 8 eiro. Ir vēl, es jums pateikšu, cik vēl ir lietas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vēl 11 lietas ir Nu, pēc jā, bez aliņa. aliņa. Cik viņš solīja pēdējo? 8. 8 eiro Kristofs vēl par aliņu. Es vēl 9 eiro. 10 eiro. 10 eiro par aliņu. Jā, nu nav variantu. Tas ir tā kā... Labi, es vēl 11 eiro. Wow. 11 eiro par aliņu. Es nezinu, ko Man šķiet, ka nav variants. Jo, tas ir, bļaļ, es atvainojos. Jāņa bez aliņa. Nu, tas tā kā... Ja tu svin āģis tikai bez nē. aliņa, tev gariņš nemaz neatnāk. Es bieži svinu Jānis bez aliņas, nemaz nedzeru Es aliņu. becīju, tu Jāņš svin dzīvoklī, 2 tā ar savu draugu. Tā nav taisnība. Televizoru. Tu melo šobrīd. Ļoti iespējams. Nevajag. Es uzpinu savu vainagu. Es nedzeru aliņu Jāņos. Jā, nu tev ir cukurdiabēts un alu, tu nemaz nedrīkst dzert. Jā. Labi, cik tu paņem 11? Tāpat ir vēl 11 vairākiem 12 tūkstošiem. eiro. 12 eiro par aliņu, vai kādam ir 13? Oh! Oh! Es būšu bombas, bet man vismaz būs gaļa, vainags un 12 eiro. aliņš. Kas tur ir? Kaut vēl? kādā Paketes, ziņā. Kas tur vēl var būt? Toats papīrs, dirsīs vienkārši uz Latvijas ar papīra lapām. Tā, cik es jau maksāju? 12? 12 eiro Kristofs samaksāja par aliņu. Nu, bet visi man piekritīs, ka šis ir viens no tā kā galvenajiem. Nu, tā kā, Nē, Džek, mēs varam arī stipro iedzert šodien, jau. nu, ja viņam tur ir šnabs, tad būs... Kristofam ir 2 eiro palikuši un Rihardam ir 20 eiro palikuši. Tas izšās, es tā kā tomēr to. Fuck. Ok, nākamais. Šlāger izlases CD. Es solu eiro. Nu, jā, nu arī eiro, 2 eiro. Labi, lai Tas viņam iet. pēdējais 2 eiro. Lai viņam iet. Ok, pārdots Kristofam par 2 eiro. Šlāger izlases CD. Okay, tu vari vienkārši pat neteikt, kas ir man, un tu revīlo vienkārši tajā brīdī. Tā kā tu vienkārši sāc ar viņu, un beigās pasaki, ko es esmu. Bet Kristof, tev ir tā kā, tu esi visu naudu iztērējis. Bet tas nevar bez visām šitām izdzīvot. Kā tu vari kaut ko izdarīt? Nu, Tagad visu pārējo Rihards varēs dabūt pa vidu. Nu, labi, viņš sēdēs klusumā pie ugunskura. Pieņem, ka tur ir ugunskurs. Nu, man būs, nu jā, man interesē, ko esmu dabūjis, ko tu tur esi uzrakstījis. Varbūt viņš tā kā, Toalets jā, papīrs viņam būs. pūt, jau ko tu slaukstījis? Es ceru, ka tur ir papārds ziets, tam vajadzētu pacelt man. Ok, tālāk, nākamais ir Soišliks. Vai Aiziet. kādam ir eiro? Jā, es solu. 1 eiro pārdod. Ok, super. Woo! Yeah! Nākamais Visi ir vegāni nākat pie manis un veģetārieši. pūdele. Gaļādāji arī. Kas tad? Kas? Pūdele. Viņš ir pūdeli. Uguns- Suns pūdelis? Maziņš pūdelīts? Pudels? Ugunskurs, kas ir augšā stabā. Oh! Vai kādam ir eiro? Man ir eiro! Jā! Tas Aiziet! nevienam nav vajadzīgs. Tas ir svarīgākā lieta. Man ir ugunskurs. Cik ilgi tad tur pasaules? Gan jau būs kāds minerāls. Tālāk, parastais ugunskurs. Jā, es vēl. Par 1 eiro pārdod. Jā, ir aiziet. Tas būtu noderējis lieki, bet nu. Aiziet. Man ir šovs cilvēki, man ir spektakli, visi nāk skatīties. Tad beigās mums ir parastais uģiņš, viss skrien apkārt, lec pāri, kam tu lec pāri. Tukšņajām alus pudelēm. Vai kā, nākamais, odu kodumu vai kāds dod eiro? Ko? Odu kodumu vai kādam ir eiro vai kāds dod eiro? Ņem. Tā ir daļa. Ja nekodīs knauši, kā tur bija kaut kāds tas teiciens. Wow, tas man liekas, zini, odu kodumu, tā ir Jāņa klasika. Nav īsti Jāņa bez odu kodumiem. Ai, nē, Tāpēc es to ieliku šeit. Lieciet Ok, mūs mierā, odi. Un zinu, kur Man būs to daudz nevajag. odu kodumu pie viņa uguns, kur skaidrā būdams, vienkārši sēžot augstumā. Neierēbs no aliņa. ok, odu kodumi aiziet prom nebūtībā. Nākamais, papardes zieds pālī vai kādam ir eiro? Jā, man ir eiro. Pārdots! Papaldezits pālī. Na. Ko tu tur darīsi? Kāds papards zieds bez Tu aliņa? bakstīsi to pudeli, jā. Tu tukšā pašu pudeli, kurai tu lec pāri, tu viņu ievedīs teltī un teiksi,
Es tev aplaizīšu šito te. Pēc 8 garšīgiem augstiem aliņiem tev nekas vairs dzīvē nav vajadzīgs. Labi, tev ir papards zieds pālī, bet tu esi sadzēries no šņābi, jo aliņš tev nebija. Nu jā, ka tā ir, kā ir. Pagāp, jā, tas nav godīgi. Kāpēc tur viņam pienākas No citiem alkoholiem. High on life. Nākamais tev nepatiks, Kristaps. Siers ar ķimenēm vai kāds dod eiro? Ja es dodu eiro. Pārdots. Jā. Urra. Okay. Lietus vai kāds dod eiro? Nu, ņem. Tev viss pienākās šitas. Es negribu. Katros Jāņos ir jāved lietutiņam. Oi, nē, viņš ielika šitos. Man bail, jo viņš nemaz tik sūdīgi te neatpliec. Jo man vajadzēja 8 dabūt, tev bija 4. Man vajadzēja 8 dabūt, un 2 no tiem bija sūdīgi, kurus neņem. Man nevajag to lietu. Šķībi nodziedāt tautas dziesmu vai kāds dod eiro? Jā, bācis, smiebi. Tu laikam minēs. Es solu eiro. Aiziet. Gulēšana mašīnā vai kāds dod eiro? Sliktais viņam. Es solu eiro. Aiziet gulēšana mašīnā. Klasiski Jāņa tradīcija. Kāpēc tā teltī? Kas tev par teltīm draugs? Un pēdējais. Rīta rasā pa pliko vai kāds dod eiro? Es dodu eiro. Pārdots. Tātad, kas aplausīja par spēli? Aplausīt par spēli. Salīdzinām. Tātad, šobrīd es sākšu ar to, kas pieder Rihardam. Riharda Jāņa šobrīd, Riharda Jāņa komplektā ir. Tā, izvēlēties, kur jūs gribat svinēt, ar ko? Mēs ar Kristapu abi jūs atsevišķi esam uzaicinājuši svinēt pie sevis, manis. Jā. Un tad tagad Jums jums ir jāizvēlas. jāizdomā, kur svinēt. Vai jūs gribat braukt pie manis, vai ne? Tūlīt es nosaukšu, kas ir katram. Un paēst. No. Tātad, es pastāstīšu. Tātad, vai jūs gribat braukt pie Riharda un ēst soišliku? Tusēt pie pūdeles un pie parastā uguns, kur apakšā atrast papardas ziedu pālī un uzkost sieru ar ķimenēm. Tad šķībi nodziedāt tautas dziesmu pie ugunskura, gulēt mašīnā un no rīta rasā pa pliko vāļāties. Kaut kā tu nolasīji, viss salikās Nu, kopā. izneizsaucas Tas ir slikti. vienkārši vegāns, kurš nelieto alkoholu, un viņš šķībi dzied nevis tāpēc, ka viņš ir piedzēries, bet tāpēc, ka viņam ir šķība balss. Es to visu saskatīju, izklausījos pēc ļoti labiem, progresīviem, mūsdienīgiem līgo svētkiem. Un dzerts šnām. Un es domāju, ka jums ir jābrauc pie manis. Varbūt jūs vēlaties braukt pie Kristapa, kur jūs ieēdīsiet cūkas šašliciņu, kur jūs uzliksiet savu galvā šoseis malā pirktu vainagu no mītas, kur jūs dzersiet āliņu, un tad vēl vienu āliņu, un vēl vienu āliņu, un klausīsieties labākos šlāgerus. Tā ir jūsu izvēle. Tas izklausās pēc īstiem Jāņiem vairāk. Jebkurā gadījumā es pat nezinu, ko man izvēlēties. Man būtu grūti. Man būtu grūti. Es pateikšu šīs metāla logo beigās. Es pie Riharda braukšu, jo es nedzeru alkoholu. Nu, man tā kā neinteresē tik ļoti. Man bija nojauta, ka Roberts nāks pie manis. Bija diezgan pārliecināts. Man liekas, viena lieta, kas man uzvar, kas tieši Robertam patīk, ir tā rasa no rīta tur plikam. Tur ir forši. Ar tautas dziesmas man patīk. Tas sieriņš ar ķimenēm, ka tur ir soišliks var pieciest, ok. Bet ugunskurs un tā. Nu, tā kā man tas šlākers ar aliņu un cūkšašliks smago, ka tev vēders saka. Let's go! Vainags ir labi, vainags forši. Nu ko, draugi, paldies par spēli. Paldies jautri. Visiem par spēli. Šis bija jautri. Negaidīju. Es laikam, varbūt atstāsim uz nākamo sēriju tev, Kristaps. labāk Tagad būs, uz jā, 3 pa jau būs daudz pa daudz, jau, vai ne? Jā. Jums ir palicis vēl... Uzrakstiet komentārā, kas jums likās, jā, un nezinu, vai šī tāda segmenta jūs gribētu redzēt vēlreiz. Jā, vai jums vispār šis patika, vai jums interesē? Man pašam patika, ka es darīšu to vēl un vēl. Man arī likās ārkārtīgi jautri. Un tagad ir laiks pēdējiem segmentam, kur sauc Nedēļas besis.
Sajebāl. Kas jums bija izbasījis šonadēļ? Nu, labi, es varu sākt. Es tā padomāju, un nav konkrēti, ir tādi klasiskie beši, bet lai būtu kaut kas tāds atšķirīgs un interesantāks. Man laikam izbasīja viens ēpasts. Tas daļai jau sākās no pagājušās nedēļas, bet es ieslīdzēju arī šajā nedēļā. Viņš man vajā kādu laiku. Pagaid, viens mazais besis. Pofīgi, mazs, liels, tā kā šis segments. Vakar mēs bijām dzīvnieku patversmā, jā. Nu. Un mēs filmējām. Jā, un tik tu filmē, notiek viss kaut kāds hauss, un bija šaurs gaitenis šajā dzīvnieku patversmē. Un kāds bija toaletē, un tās toaletes durvis varās uz āru. Līdz ar to viņas tā kā aizņem visu gaiteni. Un mūsu operatore stāvēja tieši pie tām durvīm priekšā. Un tā sieviete nāca ārā, viņa iebakstīja viņai. Tad mūsu operatori pagāja malā. Un tad šī sieviete, kas bija iekšā toaletē, viņa pagāja. Viņa teica, normāli. Normāli pie sevis novarmināja, un es dzirdēju. Un es tik sen nebiju dzirdējis šo pasīvu-agresīvo vārdu, ka tā kā normāli. Un tad aizjauņoja projām. Un man bija tāds, es jutos tā, ka viņi būtu mums mutē iespļāvusi. Protams, tas nebija man. Ja viņi būtu to man teikusi, un es viņiem būtu traucējis netīšām, nezinot, ka viņi tur toaletē, kur stāv, tas būtu ļoti dusmīgs. Bet es bišķiņi mierīgāks biju, jo viņi to teica. Jā. To neteica man tieši. Bet tas man uzvilka. Man bija tāds normāli. Tas nagādina to klasisko Sandijas Vīgants bitu, kas es filmējot, vai viegli būt podkāstu, viņš bieži tika atskaņots kādreiz. Nezinu, vai jūs esat redzējuši kādreiz, bet viņi ir pie galda, viņi stāsta atgadījumu, kad viņai iesita netīšām kurjers Bolt brauc riteni un tā kā brauc viņai garām un netīšām tā kā ies, un viņi tāds ar alkoholu viņš viņai ies, un viņi tāds, kulak pa grudaku, normāli! Tas nav normāli, kulak pa grudaku. Ar alkoholu viņiem viņš ies. Bet, šitā, man liekas, tāpēc tas tā kā tāds līdzīgs vibes. Tāpēc jau viss jau cepjās. Uzbruk, kur ir uzbruk. Tas normāli? Kulak pa grudaku. Šitā. Jā. Varbūt, bet mēs jau nevaram parādīt neko. Nav saslēgts, tas ir tāds. Tas man viens izbasīja, un otra lieta, kas man izbasīja, bija darba ziņā. Es varu tevi apturēt, tā kā, Kristapa, tev, piemēram, man ja tā pateikt, es nezinu, vai tas man jebkādu reakciju izraisītu. Tev būtu tāds? Jā, tas nav manā virzienā. Nē, tieši tu stāv tam durvīm priekšā. Bet man ir tāds normāls. Nē, bet viņi tā kā pie sevis garām ejot, ne jau viņi tā teica. Viņi vienkārši tā kā pie... Es tev pateikšu, kā viņi pateica. Nē, tā viņi neteica. Kā tu parādīji tikko? Kā viņi teica? Viņi teica, jau nebija klāts. Viņi tā kā, kur atstās tās durvis. Nē. Normāli. Cieti. Diezgan cieti. Es nejustos labi katrā ziņā. Tas nav, tu jau nodod tomēr kaut kādu enerģiju. Tu dabū no tā cilvēka to negatīvu enerģiju. Šitā? Priekš visiem klausītājiem šobrīd Rihards masturbē. Jā, es nezinu, laikam jau. Es nezinu, es vispār esmu ļoti pasīvi agresīvs, tāpēc laikam man grūti pateikt. Man tā kā, tev tās ir bērnu spēlītes. Tev kā profesionālim, tu esi atcerējies. Viņš atpakaļ pie sevis. Jo, normāli. Bet es esmu pret jums tik pasīvi agresīvs visu laiku, man liekas. Man dažreiz pašam, es nogurstu no tā pats. Jā, tu esi negatīvs un pervers. Kur tas podziņā? Tā podziņā. Diffuse. Negatīvs un pervers. Labi, kas tev darbā tur besīja? Tad bija par sadarbību. Mēs sarakstījāmies. Man janvārī uzrunāja viens uzņēmums, viens zīmols, viena reklāmas aģentūra, kur viņi interesējās vienkārši par cenu. Un tajā laikā man nebija ne laika, ne spējas, un es uzrakstīju, ka ir konkrēti fiksēta summa. Šī varētu būt, bet tagad man nav laika, un tas ir provizoriski. Plus mīnus. Un tad pienāk šis jūnijas, un tad viņi saka, davai maucam. Un man tāds,
Es viņai uzrakstu, cik tas maksā, un tas maksā mazliet vairāk nekā iepriekš, jo man joprojām nav laika, un es vispār to negribu darīt. Bet, ja es paņemu tur blakus operatoru, kurš man palīdz to nofilmēt, tas viss paliek dārgāks, tad es varu varbūt mēģināt pierunāt to izdarīt. Jā, un es viņai atrakstu, viņai teicu, bet tu teici janvārī citu summu. Mēs jau ar klientu vienojāmies par to summu, un mēs ar tevi vienojāmies. Un man bija tāds, mēs nevienā brīdī neesam vienojušies. Un to viņi man gaislaitoja par to, ka es esmu piekritis kaut kam, lai gan es nekad nepiekritis, vienkārši pateicu, cik tas maksāja janvārī. Jā, un tad man gaislaitoja par to, ka esmu kaut kam piekritis, lai gan nevienā brīdī es nekam nebija piekritis, un tad esmu tādā stulbā situācijā. Tad tu esi piekritis. Ko tad? Sanāk, tu esi piekritis, tā būs jādara tas. Tagad esmu apjūtis, jo es viņai atkal vienkārši turpināju neatbildēt. Jo man bija tāds, nu labi, ja tu uzstāji to, ka es esmu piekritis kaut kam, tad varbūt tu gribi arī dzirdēt klusumu no manis. Es vienkārši nemācīju atbildēt, godīgi sakot, jo Dita ir citā darbā, un es nespēju atbildēt sarežģītiem e-pastiem. Es varu tādiem ļoti vienkāršiem, bet te, kur ir kaut kā manevrē, tur man paliek grūti. Tā ir man arī tik daudz laika pavadu uz tādiem manevrēšanas e-pastiem, ja viņus vajag uzrakstīt. Jā, es nesapratu, ko pat darīt, jo beigās viņi panāca pusi no tās summas pretim, bet pusīt nē, un man bija beigās tas tāds principi jautājums, un tas arī norāda par to, ja viņi tagad kaut kādām random lietām man gāz, lai to turpmāk arī tas varētu tikai papildus sarežģījums rādīt. Kad Tas ir tāds slikts signāls. Tas ir slikts oranžais signāls. karoks neliels. Jā, bet, protams, naudu gribu, pašu vienmēr nopelnīt, vai ko es nezinu. Nauda nesmied. Nav nesmied. Līdz ar to es vienkārši biju izbasījies uz šo, ka viņi padarīja to vēl grūtāku, to piekrišanu, jo, nezinu. Jā, tas izbasījos, ka mani dēļ šiem e-pastiem darba. Tev ir šī konkrētā. Vai tev ir augstās zupas straips uz odu visu šo laiku? Jā, es aizmirsīju domas gāt. Kāpēc jūs man neko nepateicāt? Pateikt, es aizmirsu. Bet viņš izstāsta pēc tāda semī, tāds iezemietis, tāds kaut kāds stilīgais, tas ir tāds tā kā tetovējums. Tā kā kas bērni. Ir tāds sajūta, jā, tikai tu esi apdedzinājies tajā vietā zem. Kāpēc jūs man neko nepateicāt? Es tikai tagad pamanīju. Stundu 20 esmu šajā ierakstā. Diezgan simetrisks. Viņš tāds izstāsta, ka viņam tur būtu vieta. Es vieta. viņu redzēju spogalīt. Pirms es ierakstījām, man liekas, ka es atcerēšos. Vai arī jūs pat pateiksiet, es aizmirsu. Tāds tas tavs besis, Kristap? Jā. Ko? Es neturu tādas negatīvas emocijas vispār. Man ir clean slate visu laiku. Es vienkārši... Es esmu pozitīvais gariņš šeit. Tik bieži guli uz grīdas ar seju uz leju. Tas power speed, tāds olīts pie jūras. Jā, man pat ir bija ildi. Bet tas jau tikai, labi, pa manām. Ko es vienkārši, es esmu fucking reklāmas stends staigājuši. Viss. Katru dienu ir vienkārši moks mazliet. Nē, nav tik traki īstenībā. Viss jau ir labi, viss ir super. Vienkārši ir citreiz grūti apzināties tas, ka vienkārši viss man dzīvos. Ir vienkārši reklamēt produktus. Jā, man ir bijuši līdzi. Man bija jāfilmē sadarbība, kas, es pateikšu uzreiz, spoiler, ka beigās, man liekas, video bija labs, sketch bija labs, bija skatāms, arī neņemot vērā to sadarbības aspektu, ņemot vērā sadarbības aspektu. Ar produktu es biju apmierināts, bet bija 3 dienas, es mocījos ar to materiālu, un man bija šausmīgs bez filmēt, montēt. Es nevarēju piespiest sevi to darīt. Es saprotu, ko tu man uzrakstīji. Es tev uzrakstīju tajā dienā vai nākamajā. Es ceru, Robert, ka tev viss labi, jo tu nebija atnācis tajā dienā. Tad es teicu, ka mēs tev ļoti gaidām, es tev mīlu šeit. Un tad es zinu, ko tu uzrakstīji kaut ko. Es montēju to sūdu video. Es ienīstu sev. Jā, un es ienīstu sev. Es montēju to sūdu video un es ienīstu sev. Nē, video sanāca labs beigās, bet Pagaidām, mēs varam par šām lietām runāt? Bet tas jau tāds mans iekšējs emocionāls process. Tam jau nav nekāda saistība pat ar to sadarbību vai to, kas tur bija. Tā kā man patīk tas uzņēmums, kam es taisīju to. Tu vari ieslēgt ar pultu. Un īstenībā šis viss ir joks, jo mēs ļoti mīlam, ko mēs darām īstenībā, vai ne? Un mēs esam priecīgi, ka mums ir darbs. Pofīgi, tā kā tu mīli vai nē, bet mēs piegādājam labu saturu uzņēmumiem, labas tās reklāmas, ir labas tās sadarbības.
Tāpēc mēs šobrīd, protams, mēs te runājam tā, lai mēs nezaudētu šo darbiņu tālāk, jo ir jāmaksā tas autolīzings Kristapam, un man arī īres jāmaksā, un man jāmaksā vēl pa saviem sensoriem līdz nākamā gada janvārim, jo tad no tā laika pieņem, ka kompensēs viņas diabēta sensors. Tas ir afigēni labi. Jā? Nice, respekt, apsveic. Tas ir diezgan dope. Un... Bet citādi tā kā... Nē, tur tā kā tie ir visi roja kanāli kaut kādi... Ko tu tur spiedi? Kāpēc tu bēkomā? Man liekas, ka šis iespējams... Ko tu izslēdz vienkārši? Jā. Ka tas nedēļas besīts. Ka tas nedēļas besīts nav tā, ka viņš varbūt ievad tādā bišķi negatīvā sludējā dur, un tad varbūt tas nav tas, ko vajag tikai darīt visu laiku. Tā kā koncentrēties. Jo mēs tagad koncentrējamies, mēs aizgājām baigi tā par savām tām lietām. Tu kļuvi depresīvāks no šī segmenta. Jā, mazliet. Jā, es atceros, kas es esmu. Mēs tikko ļoti pavadījām laiku, un tad es atceros, esmu reklāmas stends tagaiši. Jā. Atgriezāmies realitātē. Man liekas, tas ir svarīgi uz podkāstu noslēgumu, kur ievadīt. Līdzīgi kā hipnozes sesijā pēc brīža, tā kā, kad tu nāc ārā no hipnozes sesijas, tad tev vajag pamanīt, ka kāda objekta ir telpā, kur ir galds, kur ir dators vai ne, kur ir es esmu pieskaries kaut kam fiziski. Un tāpat arī saprotu, ka tu esi staigājuši reklāmas stends, un tas ir vienkārši tas, kas tu esi. Rihards Janiklaus, tev nav ko piebilst, ne? Rihards tā nejūtas, laikam. Jā, es nejūtos kā misters reklāmas stends. Nē, es tā jūtos, man nekas nav ko pieteikt. Jā. Ok, tātad forši, paldies. Piesakojiet YouTube, nospiediet subscribe vai šeit Spotifyā vai jebkur, kur jūs klausaties, lūdzu. Piesakojiet, atstājiet kādu komentāru, tā kā iespiediet like, lieciet algoritmam zināt, ka jūs gribat redzēt vēl nākamās sērijas šim un arī paskatieties mūsu Instagramā. Visvarīgāk Instagramā laikam, jo Instagrams, TikToks ir tik neusticama platforma, tā ka tur vispār tiem sekotājiem nav nekādas nozīmes, jo ja tev sekotāji nenozīmē, ka TikToks parādīs tiem sekotājiem jebko. Tāpēc vissvarīgāk būtu tomēr piesakot Instagramā un skatīties tos video tur. Arī sakot nākamajām sērijām šim podkāstam, kas būs jau drīzumā. Jā, vai jums vēl kaut kas, ko piebilst, dārgie? Nē, paldies, ka skatījies. Jā. Labi. Ar Dievu! Visu labu! Visu labu! Jūs arī varat pamēģināt atbalsi. Jūs gribat kaut ko teikt atbalsī? Acīm redzot, nē, viņi negrib. Viņi grib tikai plaudēt, bet ir aplausi tev, dārgo skatītāji. Nē, tev nav aplausi. Skatītājiem nav aplausi. Viņi nespēja vienkārši vienlaikus aplaudēt. Ok, paldies tev, dārgais, ka tu klausies un skaties. Paldies. Un nekad nenokar galvu. Atceries, tev vienmēr mīlēs. Kāds tev vienmēr šai pasaulē mīlēs. Un ej uz priekšu, tic saviem sapņiem. Tic man, ka no tevs var sanākt kaut kas šai dzīvē. Nebaidies, spēr to soli priekšā labākai nākotnē. Un, ja tu esi ļoti, ļoti, ļoti rasns, vai arī virs 2 metriem, tev par masāžu vajadzētu maksāt vairāk nekā citiem. Ja tevi neviens nemīl, tad paņem no patvērsmes. Kāpēc atbalsts tikai manam miķim ir? Jā. Es tā uzliku, laikam es nezināju pat netīšām. Paņem no patvērsmes suni vai kaķi un viņš tevi mīlēs. Tagad un vienmēr tu izglābs dzīvu radībiņu un dzīvu dvēselīti. Un ja viņš tev sakodīs, tev vienmēr būs labs stāsts, ko pastāstīt. Vai ne visai labs stāsts, ja tu neesi labs stāstnieks vai stāstniec, jo vajag arī mācēt tā kā iepakot to stāstu. Tomēr citādi vienkārši boring ir, kā suns man iekod, ok. Tev vēl nav daudz, vēl pēdējās sekundes, labi. Podkāstiem būs tik gari, outro vienmēr, Dievs. Es nezinu.
nezinu, ko es domāju par šo visu pasākumu.